Šīs bija balsis, kas saviļņoja divu Mansfildas vīru kora dziedātājus vietējā baznīcā, kurā mēģinājums aizveda kamerkoris Novadi. Tas kungus pamudināja apmeklēt novadu Ziemassvētku koncertu un pēc tam taisnā ceļā doties pie sava kora vadības. Divi no mūsu puišiem absolūti iemīlējās šajā sieviešu korī. Viņi atnāca uz mūsu kora komiteju un teica, mums ir jāsarīko koncerts kopā ar viņām. Un te nu mēs esam jau otrajā mūsu kopīgajā koncertā, kas ir pilns mīlestības. Šajā rudens koncertā skanēja gada laikam atbilstoši skaņdarbi angļu, latviešu un latīņu valodās. Mēs šādos koncertos varam iepazīstināt vietējo angļu sabiedrību ar mūsu kora muziku, ar mūsu kora dziedāšanas tradīcijām, stāstīt viņiem par dziesmu svētkiem un ļoti svarīgi arī caur dziesmu likt viņiem saklausīt latviešu valodu. Kopīga koncertēšana abiem koriem dod arī jaunu muzikālo pieredzi. Mēs esam būtībā sieviešu ansamblis, jeb neliels sieviešu kurs, bet šajos koncertos mēs varam arī izdziedāt jauktā kora dziesmas. Mūsu meitenēm aiz muguras bija apmēram 40 basi un tenori. Viens otrs kurs Latvijā varētu tikai sapņot par to, lai viņiem aiz muguras būtu šāds masīvs vīru ansamblis. Šī sajūta klausīties balsu saskaņā un kvalitātē. Turklāt jūsu dāmas dažkārt dzied vairāk nekā trīsbalsīgi. Jums brīžiem ir pat sieviešu basa partijas, kas šo skanējumu padara vienreizēji iespaidīgi. Domāju, ka mums priekšā ir vēl daudz kopīgu koncertu. Koncertu papildināja arī Mansfildas bērnu un jauniešu studijā varavīksne izskolotais Leo Skerbe, kurš atskaņoja divus Helmuta Feldmaņa komponētus skaņdarbus. Visas biļetes uz šo notikumu bija pilnībā izpārdotas. Līva Karlsona, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.